Noteikti ir dzirdēts, kad ir pie saslimšanām problēmām, ja tā saucamās kontraindikācijas, kad cilvēks nevar nākt un pierakstīties, izbaudīt ārstniecisko jebkāda veida masāžu. Ko cilvēks lai dara, ja viņam ir sāpes, sasprindzināts, samazināts kustību apjoms, ja, kas ikdienā traucē un arī traucē veikt ikdienas aktivitātes. Tad viena no šādām metodēm ir slīdi terapija. Latvijā šī terapija ir jau vairāk kā 10 gadus, tā nav jauna pie mums terapija, bet varbūt maz cilvēkam ir zināma un nav zināma, kuros gadījumos viņi vispār var pielietot. Ja. Tad šis ir viens no tādiem iemesliem, kad cilvēkam ir kontraindicēta, pieņemsim, masāžu, var pielietot šo terapiju, kuras laikā cilvēks tiek iekarināts speciālos striķos, jeb tā saucamajās redkord iekārtā, un tad attiecīgi terapeits, fizioterapeits tad ar šo cilvēku tad arī strādā. Tad tiek uzlabots šis kustību apjoms, samazināts muskuļu saspringzinājums, ja, un tad līdz ar to arī sāpes arī tiek maz samazinātas, varbūt nepilnīgi, teiksim, dažreiz gadījumi mēdz būt dažādi, ja. Bet, ja šāda terapija jums interesē un varbūt uzskatāt, ka jums varbūt būtu, teiksim, piemērotāka, ja jums šī masāža ir kontraindicēta vai attiecīgās gadījumos jūs nedrīkst veikt masāžu, tad jūs noteikti varat doties pie fizioterapeita.